Sveiki! Iziesim cauri vecāku un spēlētāju lietotnēm. Rādīšu tikai vecāku lietotni, jo vecāku lietotni un spēlētāju lietotni izskatās identiski, plus viņas ir arī saistītas. Vienīgā atšķirības starp šīm ir, ja vecākam ir vairākas atvases, kas nodarbojas ar sportu, šo atvešu profilu būs viens zem otra, sportistam attiecīgi būs tikai viņa personīgais profils. Tātad, ko mēs redzam aplikācijā? Pirmais ir jūsu grafiks un pieejamība. Ja mēs šo atveram, tātad jūs redzat visus treniņus, kas jums gan ir bijuši, gan kas būs. Ko mēs redzam? Datumu, laiku, grupu, arī lokāciju. Ja mēs uzspiežam uz lokācijas, atvērsies karte, kur precīzi tas ir. Tātad treniņiem, kur mums ir bijuši, mēs varam atzīmēt, vai mēs pabeidzam šo treniņu, vai mums patika šis treniņš, cik tātad interesants mums viņš likās, un cik smags šis treniņš likās. Šo, ja treneris ir iekšēji nokomunicējis, tad būtu ļoti jauki, ja jūs arī pēc treniņiem atzīmētu, vai ne jūs kā vecāks vai sportists pats. Un, attiecīgi, treniņiem, kas tikai notiks, mēs redzam datumu, grupu, tātad šajos treniņos man nav pievienota lokācija, bet lokācija arī būtu redzama. Un tad jūs, vai nu jūs kā vecāks, vai nu sportists pats atzīmē, ja būs, nebūs treniņā. Ja treniņā jūs nebūsiet, tad ieteicams ir arī atzīmēt komentāru, kāpēc, lai trenerim pēc tam ir daudz vieglāk atzīmēt tātad iemeslu, kāpēc sportists nav ieradies treniņā. Un tātad šos treniņus mēs vairs nevaram atzīmēt, atzīmēsim kādu, kurš mums ir nākotnē, tātad šo piemēram, un ierakstam, esmu atliņas. Saglabājam, viņš automātiski saglabājās, un tad treneris attiecīgi šajā treniņā zinās, kāpēc jūs atzīmēt, kā jūs neesat bijuši. Tad nākamais, ko gan vecāks, gan sportists var redzēt, ir apmeklējuma atskaita. Tātad šeit, šis gan ir vairāk vecākam, ne sportistam interesanti, vecāks var redzēt, kurus treniņus viņu atvesi ir apmeklējusi, kura nav. Attiecīgi arī pašā augšā mēs redzam kopsavilkumu. Tātad šajā gadījumā ir bijuši 37 treniņi, atvesīti ir apmeklējis tikai vienu. Attiecīgi nākamais, ko mēs redzam, ir visas jūsu treneru kontaktinformācija, kur mēs redzam gan e-pastus, gan telefonu numurus. Un pēdējais, kas jums ir ļoti parocīgi, ja kaut kas mainās informācijā, kura jūs norādījis treneriem, jūs viņu varat atjaunot šeit no jūsu aplikācijas arī. Tātad ir pamainījusies jūsu dzīves vieta, adrese, varbūt ir kāda jauna kontaktpersona, šo mēs arī varam pievienot. Un tātad šeit mēs pamainam informāciju, spiežam iesniegt, un treneriem vienmēr būs jaunākā informācija par gan jums, gan jūsu atvasēm.